Nu labi, lai jau iet arī youtuberistiem. Uzfilmēsim arī youtubīšiem. Šitos te filmēju tikko TikTokā, jo TikTokā arī bija tas konkurss. Principā es vinēju ķēdes Trig firmas, laikam, jā. Jā, Trig Super Tight. Vinēju smagajam ķēdes kocītim. Viņi bija uztaisījuši autokāda bija uztaisījuši konkursu. TikTokā, un es zinu, ka daudz arī nav TikTokā, daudz vienkārši principēc nelādē to TikTok un nepievienojās, tur neņemās tiem TikTokiem, jo domā, ka tur tikai, laikam, tur nezinu, maz bērni dejo un ko tur nezinu vēl ķēmojās, bet nu ir arī normāls saturs, kā redz, autokādu uzrīkoja konkursu autokraus šoferiem, kurš ātrāk uzliks ķēdes. Un vinēs ķēdes, un, protams, es to arī TikTokā uzfilmēju, jo filmēt man patīk, un tad es arī vinēju tās ķēdes. Nu, tur vēl 2 čaļi vinēja, principā 3 ātrākie, kas uzliek, tie arī vinēja. Un jā, un bet vakar saņēmu paku. Šodien saņēmu paku ar šīm te ķēdēm. Es jau TikTokā tikko uzfilmēšu arī jums pa fikso, parādīšu tās ķēdes, jo balviņa ir vienkārši super. Un nevar neuzfilmēt YouTube arī vidi. Regu šitāds te Trig ķēdes. Pilnīgi svaigs ķēžu komplekts, jā, 2 riteņiem, protams, ir instrukcija, kā viņus uzlikt, jā, kurš, nu, protams, nevajag, kur. Nu, ot šitāds, te skaties, sarkans ķēdes ārmalās. Un kur ir šitādiem te smukiem zobiem. Baigās labās. Es jau tur TikTokā teicu, ka nu pat varēs bafs līst augšā stikla kalnā šitādām ķēdēm. Bet nu jā, reku šitās ķēžu komplektiņš ir vinēts, un es domāju, ka tās ķēžu komplekts arī nav lēts, jā. Starp citu, jā, varbūt, ja kāds zina, var ierakstīt komentārā, cik viņas maksā, jo man nav ne jausmas. Es tajā autokādas mājaslapā tur pētīju, lūrēju, bet tur baigi nevar saprast diezgan. Bet nu jā, tāds interesants tādiem kantainiem asumiem un savienojumi posmi ir tādi paši, kā man šitām ķēdēm, kas ir. Nu, reku šitādi te posmiņi. Tie, kas zina, tie zina. Kas nezina, tā baigi neizskaidros varbūt. Bet, nu jā, reku šitādi te paši savienojumi. Šitais ir iekšpusē ritenim, šitais ir ārpusē un čik nospriegot. Nu jā, no 2 šitās te ķēdes, nenormāli krūta dāvana. Es gan nezinu, vai nevis nezinu, bet viņas toči nelikšu tagad virsū. Ziema ir cauri, maniņas. Tagad nevajadzēs cerāms ļoti, jo ir jau mašīnai arī ķēdes, tā kā šitās jaunās, lai stāv man smuki, uz goda piedestālu. Nevar ātri dabūt uz ātro iekšā. Un ne tikai ķēdes, viņi man arī iedeva komplektā šī 10 pārus ar cimdiem atsūtīja. 10 cimdu pārus atsūtīja patestēt, kuri labāk. Bet es nezinu, viņus, man liekas, ka tagad nevilkšu, jo viņi ir, nu ritīgi labi krūti cimdi, autokādas. Daži pat ir tik krūti, ka ar mocu varētu tādiem vālēt. Bet, nu jā, es jau arī vidikā to teicu. Es zinu, ja es tikko uzlikšu viņas, paņemšu slapjās stropes, dubļainās rokā, tā nu visi tie cimdi jau būs sadirsti ar vienā reizē, ja. Gribās pagaidīt varbūt vairāk tādu sausāku laiku vai kā, un tad patestēt. Nu šitie tāda kā ūdens bišķi necaurlaidīgi varētu būt, bet nu jā, vesel klubu 10 pāri cimdiem. Tā kā mega paldies autokādai, ka uztaisīja šitā te konkursiņu un ļāva man vinēt ķēdes. Tā kā tādas tās lietas, jā. Nu, ko vēl fiks pastāstīt, jāizved baļķīši ir uz storu, uz Launkalni. Un maucam, mizojam, riņķi apkārt, cīnamies pa šito te pa kārķiem, tagad aiz kārķiem bišķi. Te ir tāda neliela krautuvīte, kur, principā, ir jānovāc, kamēr te ir sals. Ja? Nu, es domāju, ka tādas krautuvītes ir ļoti daudz, kuras ir jānovāc, kamēr sals. Kas te vispār notiek Bafonkulu, kur nu, galīgi izlaidies, viģiki nav ar mēnešiem, nu tā arī ir, jā, es nezinu, vai mēnesi atpakaļ pie kaut ko ielika vai kā, bet ir tā, kad man kamerā stāv vesels kokudēji piedzīvojumi viģiks, tur ir minūtēm 30, 40, tošin materiāls, kaut kādu veselu nedēļas filmēju. Tā kā materiāls ir, bet nu, es neteikšu, ka nav laika samontēt, nu, jo es vienmēr saku, ka laiku var visam atrast, visiem treniņiem un visu.
ir jānostāda prioritātes, jā, nu, un tas video montēšana laikam nav bijusi manā prioritātē, jo, zin kā, pa nedēļu nomauc, brīvdienās ir bērni, ģimene, mājas lietas, nu nav prioritātei sēdēt 2 stundas jau un montēt, ejiet projām, jau jāmontē video, nu nevar tā, nu es negribu tā, tāpēc man viņš tas stāv, tas materiāls kamerā joprojām, un skatīsimies, kad sanāks laiks, tad es arī viņu uzmontēšu. Un pagaidām es varu atvilkt telpu, jo ir Kristaps Skuja atgriezies, jā, kokudēju piedzīvojumiem, tā kā tas, lai tagad jūs priecē ar saviem iģikiem. Es skatīšos. Ir jau vēl kaut kas padomā, autiņu gribu pērku, jā, meklēju patreiz cītīgi, tā kā gan jau, ka arī to filmēšu, kādu nopirku, jā, kas ko, kādā stāvoklī, tas, es domāju, baigi daudziem interesē. Arī piekabi jau es nopirku, ko es jau pagājušajā gadā jau plānoju un gribēju pirkt piekabīt, nopirku, braukšu pakaļ uz Iecavu, tur viņi stāv. Tā kā arī to apskatiņu uzfilmēšu, kādu foršu Brentiks piekabīt. Un tādas tās lietas, tā kā jā, baudam ziemu, tas sniegs jau bišķiņ ir līdz kliņķim, ja godīgi, gribās jau vasaru. Nu šodien ir ziema tiešām mūs, teiksim tā, lutina ar kārtīgu ziemu, ja, beidzot ir ritīgi ziema it kā. Tādai arī vajadzētu būt, tāda arī bija mūsu bērnībā, vai ne, ziema. Tā bija norma, šitais bija, normāli parasti ziema, pilnīgi saprotam lieta. Te pēdējā laikā vienkārši visi ir atslābuši, ja, tur tās siltās ziemas, bet tā jau forši, jā. Kaut kā tā, jā, pa fikso, labi, nav laika, baigi daudz muldēt, gribēju tās ķēdes uzfilmēt, parādīt jums un apstāstīt, kas te notiek, kas nenotiek. Tas arī notiek, jā, ir ziema, ir jāmauc daudz un tā tālāk. Būs atkušņi, atkal nebūs jāmauc. Kaut kā tā, labi, gaidiet, kas būs nākošais vidiks, jo brīvdienās skriešu uz Iecavu pēc piekabas, tā kā visdrīzāk, tas arī būs nākošais, uztaisīšu apskatiņu savai jaunai piekabītei, Fordiņu lidošu pakaļ. Un tad jau skatīsimies, kas to mašīnas pirkšana notiks, parādīsies, kaut kas neparādīsies. Jēdzīgs, neizpūgs, jo mēs te bijām sestdien, es biju aizbraucis uz Rīgu pirkt it kā mašīnu, ja, sataisījies. Kaut kāds 7 autiņas, 8 apskatījām, vēl pa Rumbulas plačiem pavazājāmies un bļāviens, kā visi čakarē cilvēks, kā visi grib iesmērēt sūdus. Sludinājumā, ideāli, virsbūves super, nekas negrab, neklab, ideālā, tehniskā un vizuālā stāvoklī. Sarakstoties, kas ar rūsu, rūsas nav, viens burbulīs, vispār viss super, nekas nav, caurumu nav. Aizbrauc, noliec galvu pie sliekšņa, šitāds coķis, kura kulak var ielikt slieksnī, caurums. Caurumu nav, rūsas nav. Paliec apakšā, lanžeronā, īkšķi cauru var izdot, viss izpūs, johaidi ar ārā, un sēž un seju tālo, ka neko nesaprot, jā, kā var šitā te dirsties un čakarēt cilvēkiem laiku reāli. Un es ar tādu pārliecību aizbraucu uz Rīgu, ka es nopirkšu to autiņu, un pēc tam ar autiņu braukšu uz Iecavu pēc piekabas, un es domāju, kā te es nenopirkšu mašīnu, man jau bija kaut kādi tur 6 varianti, domāju, jābūt vienai no viņām normālām, neviena nebija normāla, visi bija izrūsējuši sūdi. Tā kā, jā, kurš bildē nevar redzēt nekādu, nevienu sūdu, tā kā bišķi nepaveicās, beigās ar autobusu kratījos mājās un ritīgi sadīrs diena, bija garīgais uz 0, bija tā kā tā izcūka, un es sapratu, ka es uz Rīgu taču vairāk nebraukšu mašīnu pirkt tā, meklēšu kaut kur tuvāk, nezinu, šitais mans gals, Valmiera Cēsis, tur Smilteni, Alūks, šitā puse, tur stundas attālumā kaut kur, netērēšu vairāk dienu Rīgas piedzīvojumiem. Bet, skatīsimies, kā viss to sajies. Kaut kā tā, jā, vairāk droši vien, ka neko pa mājām. Remonti patreiz nekāda nenotiek, neko nedara, neremontēja, tagad ir tikai darbs. Remonti nāks, tā kā būs mazāk varbūt darba, es nezinu, gribētos jau to vannas sistēmu iesākt, bet kaut kā nav bijis laika tur ar to darīties. Ir īstenībā citas lietas, pa ko jūs nezināt pagaidām, un ar ko es ņemos un daros un kārtojos, un tā kā arī tam laiks vajadzīgs ir. Tā kā tā, laiks vienmēr ir pa mazu, bafam vajadzīgs ir vismaz 30 stundu diennakts, nevis 24, lai varētu visu izdarīt, ko gribās izdarīt. Tā kā labi, pietiek te gudri ļerkstēt, davai, gaidiet nākošo vidi, gan jau kaut ko samačīšu. Ja kas, ejiet TikTokā, tur es biežāk kaut kāds īs video liek iekšā.
Kaut kā tā, viss, davai, pietiek, čau!